Mūsu mērķis bija palielināt šo studentu skaitu, kas studē IT, un 2013. gadā, sadarbojoties ar Latvijas skolām, mēs uzsākām projektu Start IT. Start IT sākotnēji tika izveidota kā programmēšanas platforma, kurā piedalījās vairāki partneri, kas bija Rīgas Tehniskā universitāte, Pirmā ģimnāzija, Exigen un Accenture, un tika izveidots programmēšanas kurs priekš vidusskolu jauniešiem, kur viņi var apgūt jaunākā paudzes izglītību tieši programmēšanā, pamats izglītību šajā programmēšanā, bet jau tādā viņiem vienkāršākā saprotamā valodā. Šajā projektā iesaistījās vairāk nekā 120 skolas, tika apmācīti vairāk nekā 350 skolotāji, un kopā ar Izglītības ministrijā esošo Valsts izglītības satura centru un skolotājiem, kas tur piedalās, tika izveidota programma datorikai. Pašreiz tas ir izveidots kā pilotu projekts 1., 4., 7. klasēm. Un ko viņš sevi iekļauj? Viņš iekļauj sevi datorikas stundas šajiem atbilstošiem vecumiem. Pašreiz šis projekts norit ļoti veiksmīgi. Mēs esam palaiduši pilotu projektā 150 skolās. Tas, ko nodrošina Accenture, mēs nodrošinām ar savām tehniskajām zināšanām. Un visa tā platforma, kas ir elektroniskā platforma, kur šī saturs ir izvietots, tas ir mēs atbalstam un viņu nodrošinām. Tas, kas mūsu gandarījums, kad ir ļoti liela atsaucība no skolēniem. Un tas, ko es varu minēt, mēs aktīvi arī stāstam un braucam uz skolām, uz pašvaldībām, stāstam par šo projektu, lai iesaistītos skolas, lai viņiem būtu interesi, lai būtu sapratne. Un esam izveidojuši arī 2 tēlus, robotus, Lenijs un Zipijs. Mēs esam uzsākuši kā pilotu projektu. Tūlīt jau būs noslēdzies 1. mācību gads, un saturs 1. mācību gadam jau šīm 1., 4., 7. klasē būs izveidots, kur var izmantot jau nākošu gadu jau nākošajām, kas būs šajās klasēs. Un tad nākošajos 2 gados mēs plānojam izveidot arī visām pārējām klasēm, tā lai 3 gados ir izveidots pilnīgi jauns saturs. Un, kā es minēju, viņš ir tāds dzīvot spējīgs, viņš nepārtraukti tiek attīstīts, un viņš tiek veidots jau atbilstoši visiem standartiem, tā lai viņi pēc tam var izmantot arī tālākajā mācību procesā. Kopā ar privātu uzņēmumu atbalstu, sadarbojoties ar valsts institūcijām, ir izveidots kaut kas tāds, kas jau veiksmīgi tiek izmantots Latvijas skolās. Mēs aktīvi iesaistam arī pārējās industrijas pārstāvjus, jo mēs uzsākām, bija mums atbalsts no vairākiem, bet mēs redzam, ka tās iespējas vēl plašākas, un mēs aktīvi tagad stāstam par to, sadarbojamies ar citiem Latvijas IT uzņēmumiem. Bet šī tāda sociāla lieta, kur mēs ieguldam Latvijas bērniem, Latvijas nākotnē un izveidojot sabiedrību, kas būs spējīga kaut ko radīt, kaut ko zināt, ko viņi rada, tad mēs, domāju, būsim noteikti vēl konkurētspējīgāki arī gan IT, gan kopēji nākotnē.